Nu ko, sveiki, draugi! Turpinām mācīties un uzzināt vispār un ap The Economist un to, ka The Economist ir astroloģisks žurnāls un to, kā astroloģija ir ļoti praktiska un izmantojama. Šeit mēs redzam klasiskos divus ciklus, kas ir 2,5 gadi un 6 mēneši. Tātad redzam, augšā ir tur tāda demokrātijas jautājums, viss tumšs un parādīt Latviju Ameriku. Pēc tam mēs redzam, augšā ir nemieri, redzam, ka ir masu nemieru un tā tālāk. Un tad mums ir klasiskā sieviete viena actiņa cietur, ķeksīts un tā tālāk. Jā, un kas klasiskais simbols ir nemieri. Un skatāmies, kā tad piepildījās šī prognoze. Jā, un skatāmies, pirmais, ko mēs redzam augšā, ir Grūzijas protests. Pēc tam mēs skatāmies situāciju, kas notiek, Dienvidkorejās, tur bija pat kara stāvoklis, ieviest no tālāk. Mēs redzam notikumus Sīrijā, kur notikumi, kas bija aprimuši no tālāk, pēkšņi parādījās situācija, kur kaujinieki tur izmet ārā Asada armiju no Alepo, Hamsa, tur vēl kaut ko no tālāk. Mēs redzam arī notikumus Spānijā, Valencijā, pēc tam ir Kolumbijā un tad, protams, ir arī Čīlē protesti. Čīlē, lai gan liekas, kā teikt, visvienkāršākā situācija, kur tieši uz tā The Economist virsraksta Special Report bija tieši Čīles karogs. Bet, ja mēs tā skatāmies, Čīlē tiešām ir vismaz, kā es teicu, protesti. Kur ir protesti Dienvidkorejā. Šeit varēs labāk redzēt, ka šeit ir protesti Valencijā. Turpinām skatīties, kā es teicu, šeit ir Sīrija un interesants virsraksts, kā teikt, as predicted, revolution in Syria has resigned. Saucās, kā jau prognozēts, Sīrijā revolūcija ir, kā teikt, ir atjaunojusies tālāk. Nu, kā viņi ies, to mēs redzēsim, bet ja kas tieši šobrīd planēta Mars, kā teikt, kļūst retrogrāds un daudz lietas aizies, kā teikt, mazāk uz mazumiņu aizies. Jā, šeit tuvāk var redzēt par protestiem Kolumbijā. Jā, un visbeidzot par protestiem Čīlē, kā mēs redzam, Reuters stāsta, kad viņiem ir national strike un problēmas un tālāk. Nu ko, apskatāmies, kāds ir astroloģiskais pamats. Jā, un šeit mēs redzam astroloģisko aspektu. Kāpēc tad ir šādi notikumi? Nu, pamatā tam visam ir planēta Mars, ko mēs redzam tur. Viņa atrodas savā vissliktākajā pozīcijā, un vēl kādu laiku viņa atradīsies. Viņa atradīsies šādā pozīcijā līdz 21. janvārim. Pēc tam no 21. janvāra līdz 2. aprīlim, tad atkal no 2. aprīļa līdz 7. jūnijam atradīsies vissliktākajā pozīcijā. Tāpēc, jā, arī atceraties, tieši tā rociņa bija uz maija, kā teikt, kur ir lielais žurnāls The Economist šajā gadā, lielā rociņa ir maijs. Un tas ir tieši saistīts ar to, ka planēta Mars otro reizi ies cauri savai sliktākajai pozīcijai, un tieši tajā brīdī viņa atradīsies tajā zvaigznē, kas savas pušajā nakšātra un tā tālāk. Un ar trešo aspektu tiek aspektēts Saturns, kas ir masu nemieri, masu problēmas un tālāk. Līdz ar to, ja mēs šitās lietas smuki saliekam kopā, tad arī sanāk mums astroloģiskais pamats dažādiem nemieriem. Un jāsaka, ka dažādie nemieri vēl tikai turpināsies un augs. Līdz ar to šis pirmais posms tagad mums ies līdz 20. janvārim, un pēc tam viss atsāksies no 2. aprīļa līdz jūnijam. Tā kā gatavojamies. Priekšā būs daudz kas interesants. Tiem, kam patika, liekam laikus, rakstam komentārus, tāpēc tas vienīgais veids, kā šie video var kļūt plašāki, un iesim cauri arī citiem notikumiem, ko žurnāls The Economist prognozēja. Atceramies, ka būtiskie ir ne tikai gada vāks, bet arī pārējie notikumi. Nu ko, līdz nākamajai reizei!